Sveiki! Mani sauc Gatis Vēzītis. Esmu Villeroy Boka Gustavberga rūpnīcas pārstāvis Latvijā un gribēju jūs iepazīstināt ar ieteikumiem, kā taupīt ūdeni. Nemainot ieradumus, taupīt ūdeni. Esam veikuši pētījumu. Kur cilvēki cik daudz lieto ūdeni, vidēji mājsaimniecībā viens iedzīvotājs un proporcionāli kādās sfērās. Un 49% kopējais daudzums sastāda caur virtuves maisītāju, izlietnes maisītāju un dušas maisītāju. 35% tā ir toalete, un iekārtas sastāda, kas ir veļas mašīna un trauku mazgājumā mašīna, te ir 16%. Vidēji viens iedzīvotājs dienā patērē 100 litri ūdens. Tas ir, ja mājās ir duša. Ja mājās ir vanna, tad kopējais daudzums var būt līdz 300 litriem dienā. Un galvenās ierīces, kā samazināt ūdeni, tie ir maisītāji un, protams, pods. Nav atkarīgs, vai maisītājs liels, garš, zils, brūns, cik viņš maksā. Galvenās ierīces, kas taupa ūdeni, tas ir aerators un kārtričs. Aerators tā ir šis te uzgalis maisītājiem, kas samazina ūdens daudzumu. Parastā maisītājā ūdens patērē minūtē 12 līdz 18 litri. Ekonomiskie aeratori samazina ūdens daudzumu no 4,5 līdz 6 litriem minūtē. Bet Gustavbergs ir inovācijas produkts, kas ir kārtričs, kas kārtričā ir uztaisītas 3 lietas, ar ko var iekonomēt vēl daudzumu gan uz ūdens, gan uz karstā ūdens patēriņu. Pirmkārt, visiem Gustavberga maisītājiem, kas ir izlietnes maisītājs, ir EcoStart funkcija. Funkcija ir tāda, kad izlietnes maisītājiem vidus stāvoklī, paceļot sviru uz augšu, patērē 17 grādi minūtē nāk ūdens. Tas ir panāks tā, kad kārtričs iekšā ir pagriezts vairāk pa kreisi. Ja mēs skatāmies, ūdens ir uz labo pusi, kas ir augstajam ūdenim, viņš pagriežās nedaudz, bet uz kreiso pusi krietni vairāk. Līdz ar to sanāk kārtričs ir iegriezts pa kreisi, un pagriežot sviru pamat stāvoklī, ūdens tek 17 grādi. Ar 17 grādi ir pilnībā pietiekoši, lai cilvēks mazgātu rokas. Karstāks ūdens nav vajadzīgs. Ja parastajā maisītājā pagriežot sviru vidējā stāvoklī, tecēs ūdens 22–24 grādi temperatūras būs. Tad otra taupīšanas funkcija Gustavberga maisītājiem ir pret ūdens spiedienu. Ir tā, kad paceļam sviru uz augšu, tek 12 litri minūtē, ja atlaižam sviru, viņš nostājās līdz 6 litriem minūtē. Doma tāda ir, kad mazgājot rokas pilnībā pietiek ar 6 litriem ūdens. Nav vajadzīgi 12 litri ūdens, bet ja gadījumā vajag, tad cilvēks to mirklīti pietur, maisītājs rūkturīti un tecēs 12 litri minūtē. Tas ir pārsvarā mazie bērni, vannas istabā, viņi atnāk, uzgriež maisītāju līdz galam, ūdeņš šļakstās, iet 12 litri, varbūt arī uz karstu ūdeni, un pa pilnu klapi viss tek ūdens ārā. Tad trešā lieta, ar ko ir iekonomēts ūdens patēriņš, ir karstais ūdens. Karsto ūdeni stāv ierobežotais kārtričā. Mēs pagriežam pa kreisi, kas ir līdz galam 55–60 grādi. Atlaižam vaļā, būs 43 grādi. Pēc idejas izlietnes maisītājā 60 grādi gandrīz vispār nav vajadzīgi. Jo mazgā rokas, tīra zobus, 60 grādi nav vajadzīgi. Tas ir ļoti labi arī maziem bērniem, lai neaplaucētos un lai netērētu lieki karsto ūdeni. Tas ir bērns pagriež, maksimālā temperatūra būs 43 grādi. Ja grib šos ierobežojumus var samainīt vai nu vairāk vai mazāk, var uzlikt arī, ja būs 32 vai vispār noņemt, un ka būs kā parastais maisītājs 60 grādi nāks ārā no maisītāja. Tad jaucēja krāni ar sensoru. Iesaka mēs izmantot sabiedriskās vietās, kur ļoti daudz cilvēku ir, lai ūdeni nelietotu lieki. Tas ir pienākot pie maisītāja, ūdens tecēs 4 litri minūtē,
6 līdz 20 sekundes var mainīt režīmu, un noiejot nost, viņš pats noslēdzās. Un otra lieta arī higieniski, jo neviens ar maisītāju nav skāries klāt. Tad ir termostati. Ļoti liela daļa Latvijā nezinu, kas ir termostats. Termostats ir ierīce, kas samaisa ūdeni vienmērīgā temperatūrā. Ja jūs uzliekat 26 grādi, tad viņš arī tecēs 26 grādi un ne vairāk. Parasti stāv ierobežotais uz 38 grādiem, maziem bērniem, lai neaplaucētos. Uzstādām 38 grādi, un bērns var regulēt tikai ūdens spiediena padevi, vairāk vai mazāk. Un ir arī termostati, kam ir priekšā speciāls pārklājums biezāks, lai neapdedzinātos, jo karsts ūdens, kas ienāk iekšā maisītājā, ir 55-60 grādiem. Pie parastā maisītāja pieskarās, un ja duškabīne ir mazā ar 80 centimetriem, tad pieskaroties klāt var apdedzināties. Un ir maisītāji, kam ir tāda funkcija, lai neapdedzinātos. Maisītāji, izlietnes maisītājiem Gustavbergam ir A klase. A klase ir mazāka pa 1,6 kW enerģijas patēriņu stundā, un Gustavbergam ir 1,2. Uz virtuves maisītājiem ir B klase, jo virtuves maisītājiem ir paredzēts, ka var ūdens daudzums būt lielāks nekā 6 litri. Lai nebūtu tā, kad jāgaida, kamēr piecais katliņu vai mazgājot traukus, lai būtu lielāks ūdens spiediens. Gadā mājsaimniecība patērēts ar virtuves maisītāju iztek 77 kubikmetri ūdens. No tiem 31% ir 31 kubikmetrs ir karstais ūdens. Izmantojot Gustavberga maisītājus vai maisītājus, kam ir energoefektivitāte, tas var iekonomēt 40% ūdens, gan karstā ūdens, gan arī augstā ūdens. Tas sastāda 46% kopējais ūdens daudzums, no kā ir 18% karstais ūdens. Mēs esam veikuši pētījumu, ja ģimenē ir 4-5 cilvēki, tad, ja izmanto energoefektivitātes ierīces mājās, tad var iekonomēt no 100 līdz 150 eiro tieši uz ūdens. Ūdens un karstais ūdens, jo karstais ūdens ir visdārgākais. Kā otrā lieta, kas patērēja mēs visvairāk ūdeni, tas ir podi. Sākumā bija podi ar vienu režīmu, viens režīms bija 6 litri, tad pirms 10 gadiem principā pārgāja visi ražotāji uz 3 un 6 litriem, tad vadošai ražotāji šobrīd pēdējos 3 gados ļoti intensīvi strādā pie tā, lai samazinātu ūdens daudzumu, bet arī pašā laikā, lai arī viss arī noskalotos. Lai nebūtu tā, ka samazinām ūdens daudzumu, bet nekas nenoskalojās no poda. Tad jaunajos podos ir skalošanas sistēma 2 un 4 litri, ar ko mēs samazinām 33% ūdens daudzumu. Ja mēs ieejam veikalā, parasti cilvēks izvēlās podu pēc kā viņš izskatās, lēnais vāks, parastais vāks, bet nekad nejautā, cik patērē vispār pods ūdeni. Un tad jaunajos podos ir 2 un 4 litri skalošanas sistēmas. Kā var atpazīt jaunos skalošanas sistēmas podus? Pārsvarā visiem ražotājiem. Tagad pāriet uz jauno sistēmu, tas ir, kad poda malā ir uz 90 grādiem atklātā mala. Vecajā sistēmā bija, ka poda mala ir P-veida, jaunā sanāk ir uz 90 grādiem. Citiem ražotājiem ir pilnībā taisnas malas. Pilnīgi taisnās malas mēs neiesakam, jo sanāk tā, ka ūdens mēs esam arī iekrāsojuši tās daļas, kurās noskalojas ūdens. Un, ja pilnīgi taisnā mala, tas ūdens augšējā daļā nenoskalojas un būs iespējams krietni vairāk baktēriju. Vecajā sistēmā atkal nevar tikt klāt pie nosaidumiem. Jaunajā sistēmā ļoti viegli visu notīrīt un tādā pašā laikā arī skalojās krietni labāk. Un kvalitīvs pods, tas ir porcelāna pods, kas tiek apdedzināts virs 1200 grādiem. Viņš pēc izskata jau izskatās krietni baltāks. Vēl lielākā daļa, kas ir Latvijā podi, tie ir fajences podi, kas tiek apdedzināti ap 880–960 grādiem. Ja ir porcelāns, tad ir blīvāka masa, un blīvākai masai nav kur pieķerties netīrumiem. Un tad ir speciāls pārklājums Keramika Plus, kas ir glazūrā iededzināts šķidrums, kas aizklāja
porcelāna poras un ūdenim netīrumiem nav kur pieķerties. Līdz ar ko ūdens noskalojās krietni labāk, un arī birstīti vajadzēs izmantot 5 reizes mazāk. Jautājums parasti, cik keramika plus ilgi kalpo, tas ir, ja ģimenē ir 4-5 iedzīvotāji cilvēki, tad izmantošanas ilgums keramika plus pārklājumam būs maz 10 gadi. Un gribēju atgādināt arī to, ka, ja jums mājās ir pods, kas ir, pieņemsim, 3-6 litriem, tas nenozīmē, ka jūs mājās atnāksiet un tagad pārliksiet ekonomiski uz, 2 litriem, 3 litriem, jo katrs pods, kad tiek ražots, viņš tiek pārbaudīts, vai viņš noskalosies. Un atļaujamais daudzums kādam ir jābūt ūdenim. Ja viņš ir pieļaujamais 6 litri, tad viņš arī ar 6 litriem viņam jāskalojas. Ja samazinās daudzumu, tad ļoti iespējams, ka viņš neko nenoskalos. Lielākoties tieši Ķīnas podiem tāda problēma ir, kad viņiem ar visiem 6 litriem viņas nospiež vienreiz, nenoskalojas, spiežam otrais, nenoskalojas un 3. reizē tik noskalojas. Un mēs esam patērējuši 18 litru, lai vienreiz noskalotu podu. Vadošie uzņēmumi tiek pārbaudīts, testi tiek veikti, kad golfa bumbiņas tiek mestas iekšā podā, ir žurnāli, avīzes tiek samīcītas, mestas iekšā, un viņam ar vienu reizi viss ir jānoskalo. Pie kā mēs arī tiek viss darīts, un Gustolbergam ar mazo režīmu tiek arī viss noskalots. Tādi man bija ieteikumi, kā samazināt ūdens daudzumu, nemainot ieradumus. Ja izvēlās jaunās preces, vajag pievērst uzmanību gan maisītājiem, gan arī podiem, kā samazināt ūdens daudzumu.